Bet arī te ir tāda vēl svarīga lieta, ka, ja jums vajadzētu atzīmēt 5 lietas, kas interesē Donaldu Trumpu, jūs būsiet droši. Baltija tur vispār nebūs. Baltija nebūs top 100, tāpēc par to jums nevajadzētu iespringt, jo viņš, man liekas, īsti nezina, kur Latvija atrodas. Kas viņu uztrauc, patiesi ir akciju cenas. Jo viņš tomēr ir visu mūžu bijis uzņēmējs, un viņš savus panākumus personificē ar akciju ienesīgumu, kad viņš ir prezidents. Un es domāju, ka pēc tās nelielās mini-krīzes, kas bija 2025. gada aprīlī, tirgi saprata, ka Donalds Trumps nedarīs neko tādu, kas var izjaukt kaut kādu akciju cenu kāpumu tādos ievērojamos veidos. Un vienkārši tāpēc viņi zina, ka, ja būs kaut mazākais kritums par 5–7%, Donalds Trumps kaut kādu dīvainu lēmumu, ko viņš bija ieviesis, kas rezultēja konkrēti akciju kritumu, viņš vienkārši pagriezīs atpakaļ, jo viņš baidās, ka akciju cenas nokritīs. Un tas arī ir viens no skaidrojumiem, kāpēc akciju tirgi ir tik stabili. Jo viņi zina, ka Donalds Trumps nevar atļauties lielu kritumu akciju cenās, jo tas ir viņa vienkārši personības atspoguļojums.